Čau visiem! Esiet sveicināti jaunākajā Kinoblogeru runā sērijā. Pēc ilgāka pārtraukuma mēs esam atpakaļ kopā ar jums. Es Sergejs no Kinokults.lv. Un es Sergejs no Kinogastings.lv. Ideāli. Kā redzat, šonadēļ mēs esam ar jums zombiju kreklos. Tāpēc, un asins temats arī. Un jā, jo mēs ļoti gaidām filmu World War Z, kuru mēs neesam redzējuši, tāpēc neko vairāk par viņu šoreiz arī neteiksim. Bet mēs zinām, ka ir zombiji un Brad Pitts. Sāksim ar nopietnāku tematu, jeb ar Kickstarteru, kurš jau ir vairāk kārt pieminēts mūsu raidījumos. Šoreiz galvenais varonis ir aktieris Zaks Brafs, kuru daudz atcerās no seriāla Scrubs, jeb Dakterīši. Kaut kāds. Jā. Un Garden State. Un Garden State. Kāpēc ir cepiens ap Zaku Brafu? Tāpēc, ka viņš, būdams galīgi ne tas nabadzīgākais aktieris, atceramies par seriālu Dakterīši un royalties, kas nāk no viņa, atļāvās paprasīt faniem naudu Kickstarterī. Un viņš prasīja $2 miljonus un savāca vairāk nekā $3 miljonus, ar ko ļoti apveidināja daudzus cilvēkus. Sergej? Nē, zinu, kā man visvairāk nepatīk tas, ka bija parādījušies vairāki tvīti no Brafa draugiem. Un vienkārši jādomās, tie bagāti aktieri varēs samesties uz to mazo filmu. 2 miljoni, tas nav tik daudz viņu. Samesties pats Brafs, kā tu teici, viņu diezgan liela virtuve, kur viņš filmē to klipiņu Kickstarterim. Un tagad viņš arī pieicināja draugus, ja viņi visi samestos, tad ideāli būtu. Viņš vienkārši minēja, ka problēma ar to, ka es nevaru dabūt finansējumu, ir tāda, ka tad tā studija prasīs man savainīt aktierus, tad tā studija prasīs man savainīt Final Cut, un tad bāc no savās naudas, savās spēkos, un nevajag jau prasīt. Viņš teica, jā, viņš ir finansiāli neatkarīgs, bet no otras puses, jā, es saprotu, ka, teiksim, tur, cik tā filma maksās 5-6 kopsumā, viņš teica, ka viņš pieliks vēl savu naudu klāt, tik daudz viņš šķirties īsti negrib, bet, tas ir kaut kā jau tā slideni, manuprāt, ļoti slideni. Ko es biju dzirdējis, kāpēc daudzi cepjās par Kickstarteri, tāpēc, ka viņš tiks izmantots tieši šādā veidā, kā bezmaksas līdzfinansējuma avots. Viņi var uzlikt kaut kādu mērķi, viņi savāc daļu no viņa vai visu, un pēc tam viņi nosedz pārējo. Līdz ar ko tas sanāk tāds pats finansējums kā jebkurš cits, tikai būtībā bezmaksas nauda no faniem. Tas nav kaut kā tā baigi smuki. Man vienkārši besīk, ka viņi Hogwarts spēle ir riskanta spēle, un viņi dzēš risku, un tas viņu liek domāt, ka viņi ir izspēcīgi. Un tad no tā arī veidojas tas viss sequel un remake plūsma, ka viņi negrib riskēt. Un man liekas, ka tas ir vēl vienkārši piemērs tai tendencijai. Mūsu tad verdikts ir tā, ka nedodam Zakam Brafam naudu Kickstarterī. Es nedevu. Studija Warner Brothers ir tik ļoti pārliecināta par filmu Man of Steel, kuru pavisam drīz arī pie mums, ka jau tagad ir būtībā apstiprinājusi otrās daļas veidošanu. Vēl vairāk, Davids Goyers, kurš sarakstīja arī pirmo daļu, ir apstiprināts ne tikai otrās daļas scenārija rakstīšanai, bet arī Justice League of America scenārija pārrakstīšanai. Kas nozīmē, ka viņš principā raksta Batmanu, Supermanu un Justice League. Un viņš visu DC raksta. Tā, kad sanāk, ka viņš ir gan Marvel, gan DC. Bet, un lūk, manuprāt, viņi izdarīja ļoti pareizu lietu. Viņi nelaic iekš Justice League uzreiz pēc šī Supermana, bet viņi taisīs vismaz vēl vienu Supermanu pirms tam. Un varbūt vēl kaut kāds films. Kas ir kā ļoti pareizi. Pareizi, jo viņam vajag uzbūvēt arī pēc iespējas vairāk. Viņi nevar visu Justice League uzbūvēt uz vienu Supermanu. Tas nozīmē, ka viņi arī nosaukt to par Man of Steel 3. Tāpēc viņam vajadzētu, viņi mēģināja Green Lantern, tas nenostrādāja, tāpēc viņam vajadzētu vēl kādu piesaistīt, varbūt Flash vai Wonder Woman visu laiku. Visu, ko viņi grib taisīt visu laiku, bet kaut kāda iemesli nesanāk, bet tagad it kā ar Man of Steel viņi varētu sanākt. Man vairāk interesē tomēr, kā viņi Batmanu atrisinās, vai viņi tomēr taisīs jaunu Batmanu, jaunu aktieru, vai viņi ņems Josephu Gordon-Levitu, vai viņi arī pierunās Kristiānu Beilu filmēties, jo, kā mēs zinām, arī no mūsu turpmākām ziņām, nav cilvēku, kur nevar pierunāt J.J. Abrams un Sam Mendes.
Ienācās arī pirmās ziņas par gaidāmo video spēles Need for Speed ekranizāciju. To gatavo studija Warner Brothers, ja nemaldos, un kopā ar DreamWorks. Galvenajā lomā mēs redzēsim aktieri Āronu Polu no seriāla Breaking Bad. Sergej, kā domā, vai tā būs beidzot pirmā iedzīgā video spēles ekranizācija vai kārtējā video spēles ekranizācija? Es domāju, ka kārtējā, un es arī apskatījos to footage pirmo, un tas vienkārši izskatās tik tipisks Fast and Furious pirmā daļa, mēs ļoti ātri brauksim uz skaistām mašīnām filmā. Un sitīsim viņus pret apmalēm. Vienkārši, Need for Speed arī nebija nekāda sižeta. Teiksim, Driver ir spēle, kur bija sižets, kur viņam vajadzēja aizbēgt. Need for Speed 4. daļā, man liekas. Gan jau, ka tevi apēdīs kaut kādi cilvēki komentāros, bet labi, ok, sižets Need for Speedā, jā. Bet ir taču viena spēle, kur pilnīgi ideāls jau kino sižets, tā ir Grand Theft Auto, sākot no Liberty City un uz augšu. Tur gana labs sižets. Mēs varam pārslēgties, tur daudz interesantāks temats nekā Need for Speed filma. Es lasīju grāmatu par Grand Theft Auto, kā par visiem tiem Rockstar Games, un tur baigi pateica, ka viņi gribēja filmēt filmu ilgu laiku tieši tad, kad bija pats pīķis Grand Theft Auto 3, Vice City, San Andreas, un viņi meklēja dīlu, līdzīgi kā savulaik Microsoft ar Halo, kur viņi Rockstar Games pilnībā kontrolētu šo te filmas uzņemšanu. Viņiem vienā brīdī bija sarunāts Eminems, kas tēlos galveno lomu, vai vienu no arī kaut kur pēc 8 Mile. Un tas beidzās viss ar to, ka viņi nedabūja dīlu, kā viņi gribēja, bet Grand Theft Auto 4. daļu izauga tik liels, ka tā filma izgāšanās gadījumā varētu vairāk kaitēt viņiem nekā palīdzēt, jo viņi jau pelna būtībā ar Grand Theft Auto vairāk nekā filmas pelna. Tas ir gan fakts. Viņi pelna daudz lielāku naudu nekā filmas, un ja tagad uztaisīt filmu, kas ir vājāka, viņiem kaitēs, nevis palīdzēs. Viņi var arī nekaitēt, bet priekš kā viņu filmēt, viņi tā godīgi pateica, mēs redzējām jēgu pirms tam, mēs neredzam jēgu vairs tagad. Laikam jau, ka Electronic Arts tā nedomā un taisa Need for Speed, kas būs par ātras mašīnas Fast and Furious un triecamies pret bortu, bet, Ārons Pols dabūs piķi vismaz. Nē, un tad nākamā filma no viņiem būs NHL, tad būs golfs no EA Sports. Kā jau minēju, visus var pierunāt, galvenais iesniegt lielu čeku ar daudzām nulītēm. Un tāpat arī Sam Mendes, kurš teica, ka viņš vairs nefilmēs Bondu, tomēr atgriezīsies pie 24. filmas. Un pat ir runas, ka viņš filmēs arī 25. daļu, pat tad sanāk uz 2 filmām. Viņš atteicās no sākuma tieši tādēļ, ka 24. un 25. filmā būs 2 daļas no viena sižeta. Tāpat, ka bija Casino Royale un Quantum Solace. Un tagad, ja viņš filmēs abos 2, tas dot viņam, vai lielākas iespējas sapildīt visu sižetu, vai lielākas iespējas nofilmēt gan pirmo, gan otro daļu. Tur bija kaut kāds jautājums par laiku, kad viņi gribēja filmēt viņas tagad abas 2 tūlīt un tagad, un tas ir kaut kādi 4 gadi. Daudz tas ir ļoti, tas ir nenormāli. Atcerēsimies Pirātus vai Matrix, tie cilvēki tur mīra nosmēkas filmējot. Tas ir ļoti grūti tādām filmām. Bet tagad, cik es saprotu, viņi gatavi pagaidīt, kamēr Mendes pabeigs kaut kādas savas lietas, un tad viņš varēs mierīgi uztaisīt. It kā 2 daļas, bet tas arī nav vēl tā kā akmenī cirst, ka viņas būs 2. Manuprāt, tās ir foršas ziņas, tāpēc, kad Skyfall bija krūts. Tas nav tik foršas ziņas, tāpēc, kad varbūt, kad varēja kādam citam dot. Tas ir interesanti. Nav jau tā, ka pietrūks cilvēku, kam filmēt. Tas ir... Tur ir risks, bet jā. Jo man vienmēr patīk, tīpaši, teiksim, labs gadījums bija Iron Man 3, kad iedeva Shaneam Blackam, un viņš ievisa kaut ko jaunu, tā franšīze, kuru mēs redzējām ar Jonu Favreau. Režis. Odi, tu kā ko gribi teikt? Normand. 2. Bet tāpat arī Bondā mēs redzējām vienkārši vairākus stilus un būtu interesanti kā apskatīties arī citus, bet no otras puses Skyfall ir ļoti labi filma. Un ja viņš spēs sarakstīt scenāriju abām filmām pirms filmēšanas, kas parasti nenotiek, teiksim, Pirates, vai vēl, kurus tad nosauc? Back to the Future arī jau bija. Back to the Future arī viņi, principā, filmē 3, viņi vēl, filmē 2, vēl rakstīja 3.
Un ja viņi saponos un visu izdarīs, tad jā, tad tā būs ļoti profesionāla laba filma. No otras puses mēs gaidām arī Nolanu. Es joprojām gaidu no viņa. Bet tas ir pēc kaut kādiem gadiem droši vien. Nu, Bet Martins Campbells ir filmējis 2, lai gan ir milzīga starpība, bet ja es atceros, tad Terence Youngs laikam bija filmējis kādas 5 Bondus, tie, kas ar Conneriju. Jā, viņi tur lēkāja, bet tas nav tā, ka ir nepieredzēts gadījums, kad viens režisors filmē daudz filmu pēc kādas Bonda filmas. Vienīgais, no kā es baidos, ka būs atkal Quantum of Solace, jo tā Casino Royale Quantum of Solace bija 2 daļas no vienas sižeta it kā. Bet ar dažādiem cilvēkiem, kas viņus filmēja. Bet viņš nezināja. Varbūt tā bija kļūda. Varbūt arī kļūda bija, ka Mark Foster viņš nemāk action filmas. Jo tur bija viena aina ar to laivu, es joprojām nesaprotu to loģiku. Tur laiva iemeta to kļuku un tad laiva uzsprāga un es tad... Filma nebija reāla. Un milzu azars bija. bet ko es gribēju teikt, ja Mendes veiksmīgi pabeidz noslēdz Kreiga triloģiju ar Skyfall, bet netaisot pirmās 2 daļas, tad sanāk, ka tā vairs nav triloģija, bet tagad būs vēl 2 daļas, kas tur vispār notiek, vai pagaidīsim, kamēr uzzināsim kaut ko. Un tad Idris Elba. Jā. Ar šo raidījumu uzsākam arī jaunu rubriku, kas sauksies ļoti vienkārši nevajadzīgie sequeli, remake un turpinājumi. Spin-offi, jā. Mītkoja un tā tālāk, jā. Un internet mem, rebūti un viss kas. Filmas, kas balstītas uz sūdu, mēs varam teikt. Ok, kā pirmais nāk... The Crow. The Crow, pareizi. The Crow, kuru tagad Luke Evans pēc tam, kad Coopers, pēc tam, kad Wahlbergs, Hiddlestons un Skarsgards atteicās, tad Luke Evans spēlēs Brandona Lee atvedotu lomu Crow. Jā, rubriku fanu, bet es nezinu, man nepatika citāts no paša Luka Evansna, kurš pateica, Padiet naudu! Jā, es for paycheck dance. Nē, viņš pateica, ka mēs atsvaicinājām to personāžu, bet viss sižets palika tāds pats. Es tāds, kāpēc to vajag? No otras puses, jā, bet kāpēc to vajag? Origin stories var pārfilmēt. Spider-Man kāpēc gan ne? Un iepriekšējai daļai nevar īsti uzņemt turpinājumu. Viņi mēģināja, bet tā, ka... Viņi mēģināja 3 reizes. 3 reizes mēģināja, un tur par vienā bija Denijs Treho, bet pat tas nepalīdzēja. Bet ar Luku Evansu, viss būs labi, un viņi varēs taisīt daudz Krovus, varbūt. Otrs variants tāds, ka vienkārši Lukam Evansam ir jākapitalizējās tagad. Un viņš vienkārši piekrīt. Tam, kam citi nepiekrīt, tāpēc, ka vajag priekškāpu. Ja vienīgi ir potenciāls franšīzes, tad it kā es to varu redzēt, bet kā tu pats teici, 2, 3 daļa neizgāja. Tad kāpēc viņi domā, kā tagad aizies? Bet pirmā daļa, protams, ļoti labi ir, ļoti patīk. Tur jau ir, ka tā filma ir tikai 20 gadus veca. Viņi ir gana svaigi. Vecāki nekā daudz mūsu skatītāji. Jā, čaugust. Bet ne tikai august drošiem, bet vispār 20 gadu. Nu jā, bet... Melnbāta var teikt. Tā es arī... Tā nav... Gan drīz. Tā ir pēc tendences, ka viņi ir tumša, bet kur vēl tumšāku viņi var uztaisīt? Jā, pagājušā Brightness. Tur nebija arī baigi, viņi nav, kā saka, dated. Tur nav tādu baigo sliktu spēcspektu vai kaut kā tā, ko vajadzētu papilnēt. Tāpēc, jā, vienīgi iekasēt naudu uz sequelu un turpinājumiem. Par Crow mēs esam šaubīgi. Televīzijas ziņas. MTV plāno Scream seriālu, kurā iespējams piedalīsies arī Wes Cravens, iespējams kā kreatīvais konsultants. MTV joprojām eksistē? MTV eksistē. Kreatīvais konsultants ir tas, kurš saņem naudu. Mums visu laiku visi balstās ap naudu, bet mēs esam tādi kino biznesa speci, mēs vajag. Bet jā, bet... Tikai mēs nesaņem naudu. Mēs tikai sūtiet. Bet jā, bet... Kons arī ir tā kā zem video. Es tomēr gribētu, jā. Scream seriāls. Ko tu par to domā? Kill of the Week? Tipa Dexters? Amerikāņu pīrāgs tikai ne, bet es nezinu kādi, es zinu, kad ir MTV seriāli 16 and Pregnant, un tad turpinājums Teen Mom,
Un iespējams, viņa bija BBC un Batkar jaunās serijas, bet es neesmu redzējis. No. Es nezinu, ko gaidīt no MTV. Jersey Shore! Jersey, es skatījos pirmās 3 sezonas. Tas ir reāli mans guilty pleasure. Nu, tur ir tā veida, ka MTV vienkārši neredzu. Viņam ir ļoti specifiska auditorija. Un es baidos, kas ir šī auditorija? Deģenerāti? Kas skatās kaut kādu 16 pregnant? Jā, Jersey Shore! Ja, tas ir krūts. Un es baidos vienkārši kā Scream kā tāds, kā viņš paradījās 6. vai 8. gadā, 98. Vai tas tik vecs? Kā viņš paradījās, tā bija žanra rekonstrukcija. Es nedomāju, es nedomāju, ka MTV spēs kaut ko tādu izveidot seriālu formātu. Es domāju, ka tas būs vienkārši ļoti tipisks slasher seriāls. Kurš sauksies Scream. Jā. Kur būs viduskolniekiem, kas daudz jokos par internetu un par sequeliem, un tad vēl tur būs kaut kādi killingi un kam tas ir vajadzīgs. Tieši tā, jo MTV vienkārši redzēja, hei, ļoti laba franšīze, tur tīņi. Un droši vien nemaksā dārgi. Nu. Jā. Varbūt tas būs turpinājums. Jersey Shore! Ei, tā ir laba ideja, tas ir valsts resors. Nevajadzēja to teikt, jā. Beidzot, kādam būs guilty pleasure, ko noskatīties. Es neredzēju finālu. Es nezinu, kas notika viņiem visiem. Viņi neatgriezās no Itālijas. Nē, tur jau Situation vienkārši tik labs vārds. Situācija. Un tur bija arī cilvēks vārdā Jay Wow. Tā bija seriāla. Nu, Jennifer Lopez, vai ne? Nē, noskaties. Es zinu, ka pēc Snooki, es zinu, ka viņa. Snooki, jā. Jo es zinu pēc South Parka. Nu, ir 2. Nu, davai, aiziet, Sergej, Un, turpinot, mums rubrika novērtīgs Sigos remakes, arī vēl viens remakes internet meme ir ekranizēts par Grampy Cat. Galveno lomu atveidos zināms kaķis, dzirta kaķis, un es nezinu, kā vispār šo filmu vajag redzēt, pat kaķiem tā ideja nepatīk, viņi grib izrauties no tās. Tas vienkārši atgādinās Garfieldu.